Tad kruīzkuģi ir tiešām ļoti, ļoti dažādos izmēros. Es varētu teikt, sākot ar kruīzu jahtām, uz kurām var būt 10 kajītes, 20, un tā lielāks jahts ir 100 cilvēkiem. Un tā nosacīt sakot, mazie kruīzkuģi ir ar apmēram 500-600 pasažieriem. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka tas kuģis ir ļoti maziņš. Tas vienkārši nozīmē, ka ir mazs pasažieru skaits. Šajos te kuģos ir vidēji jārēķina, ka ir tikpat daudz personāls, cik cilvēku uz kuģi, kas ir pasažieri. Savukārt tā nākošais sadalījums 600, 800 un vairāk. Es varētu teikt līdz kādiem 2,5–3 tūkstošiem. Tos mēs varētu saukt par vidēji izmēru kruīzu kuģiem. Un tad pēdējos gados attīstoties tehnoloģijām, industrijai, iespējām, ūdenī nolaiž lielus kruīzu kuģus. Un kas ir liels, to mēs droši vien padalīsimies vēlāk, kas tas tāds ir liels kruīzu kuģis. Bet tur ir jāsaprot, ka tas izmērs ir mērāms. Pirmkārt, pasažieru skaitā, kas varētu būt līdz pat 7, šobrīd ir 7000. Un iedomājieties, tā ir liela pilsēta,